Ulbruka izcīna jau kārtēju uzvaru šajā sezonā, joprojām nevainojami jāskatāmies pret uzvarām. Visās spēlēs uzvaras. Andris Pīlups, komandas galvenais treneris, atgriezies, nomainījis Ivaru, kurš pēc pagājušās spēles atkāpās. Jā. Nu, bija jāatgriežās, tātad Ivars atkāpās no amata. Un es šoreiz uzreiz startēšu skatītāju jautājumu. Tieši tikko ienāca un nebūs tad mans slavenais komentārs par spēli. Vai treneri prombūtnes laikā Masters nav atslābuši nedaudz? Ļoti labs jautājums. Šis varbūt spēlētājs kāds ir Nē, nav. Ģērbtuvē pēc spēles par šito tēmu tieši arī tika runāts. Un paši spēlētāji, teikšu godīgi, pateica, ka ir atslābuši laikam. Sevi analizēja tagad pēc spēles. Tā kā es piekritīšu skatītājiem, ja viņš to uzdeva kā retorisku jautājumu, tad tā varētu būt. Bet vēl nav skaidrs, vai tas ir trenera prombūtnes iemesls vai vienkārši strīka garā iemesls, teiksim tā, varbūt. Un ar katru nākamo spēli tad kļūst atslābušāks. Es, pieņemsim, salīdzinot par tiem uzvaru sēriju, par šo saucamo strīku, man šķiet, ka tas ir tieši tas, kas tev palīdz motivēties vēl vairāk. Jo es iedomājos tagad, ja būtu jums, pieņemsim, bilans pirms šīs 13-1, ja, un būtu zaudēt pirms 2 spēlēm kādu no spēle, vai tad būtu vieglāk? Man tā liekas, būtu vēl grūtāk savākties un sakoncentrēties. Es tā vismaz no tās psiholoģiskās... Nu, kas to lai zina? Es neesmu psihologs un tagad nevarētu tev atbildēt tur balts vai melns. Kas to lai zina? Tas tāds, zini, stepāms jēdziens. Un, nav viegli gan tādā droši vien. Kas vispār dzīvē ir viegli? Jautājums vispār ir citādāk jāstāda, kur tur viegli vai nav viegli koncentrēties vai nekoncentrēties. Ir jāmīl spēle. Vai viegli mīlēt tad spēli ir? Ko? Vai viegli to spēli ir mīlēt? Vai viegli? Vienmēr nekas nav viegli dzīvē. Viegli ir tikai 6 pēdi zem zemes, jā. Bet ja tev ir uguns, sirdī un prieks, tad jau arī koncentrēties un noskaņoties būs vieglāk. Droši vien. Un pārējās lietas tur kaut kādas jau ir pakārtotas. Tāpēc es negribu šitējā. Man nav konkrētas atbildes. Katrā ziņā florbols jau un sports tādā normālā līmenī nav tur iksiņu un nulītes tikai, bet ir galvā notiekošas lietas, plus vēl ir 25, 30 cilvēki, ja, un katrs var būt vēl citādāks. Tā kā, te mēs varam aizrunāties ilgi. Es pašreiz varu tikai skatītāju jautājumiem, tad var startēt, jo arī nākamais ir pietiekami interesants. Vai patīkam atgriezties pie Ulbruka stūras un Latvijas florbolā pēc atvaļinājuma? Kurš mēs gan jau pieskārsimies, varbūt nebija nemaz tikai un vienīgi tāds atvaļinājums. Jā. Tas bija komandējums. Komandējums atvaļinājums kopumā. Jā. Vai patīkam atgriezties? Jā. Tā bišķiņ pacelāts esmu. Bija nedaudz jutos, kā saka, pirmajā treniņā pēc atgriešanās bišķiņ tā kā biju pat jutos nedaudz nobijies no tā, ko tad tagad puiši domās un gaidīs no manis. Man ir kaut kas atgriežoties jāparāda ekstra. Bez maz vai. Likās, ka es biju vairāk noilgojies nekā varbūt viņi. Tā es atbildēšu. Tāpēc patīkam atgriezties, tie ir savējie. Protams, ka patīkam. Bet tas varbūt sarunas turpinājumā bija patīkami ir atrasties tur. Jā. Nevienmēr katrā lietā ir gan pozitīvā, gan arī kāda netik pozitīvā varbūt lieta. Pēc pirmās trešdaļas, tagad nedaudz spēlē pieskārsimies, diezgan samainīja un sarotēja maiņas, sagriezi. Tev atbildes priekšā padeva kāds teikt uz rakstītas lapiņas. Jā. Nākamais tikai atsūtīts jautājums no tiem, kas nav laivā, bet ķengurs te man atnesa. Tad pēc pirmās, viss kārtībā, pēc pirmās trešdaļas ļoti sarotēja un samainīja sastāvu. Jā. Tas tikai un vienīgi rezultāta dēļ vai arī tas notikuma laukumā dēļ?
Kas vairāk neapmierināja, varbūt rezultāts vai notikuma laukumā? Nu, protams, viņi viens otru eskalē, rezultāts ir notikumu rezultāts, jā. Zini, iepriekšējo galveno treneri es citēšu, es arī skatījos un sekoju līdzi, protams, kas te notiek, varbūt ne visas spēles no līdz, jo tad tur bija nakts un tā, bet uz dažām es piecēlos un Ivars teica, nu ne jau pēc pirmā perioda stresot, apmēram tā, tur pēc kuras spēles tur tas bija, tagad neatceros, jā, bet... Pret Lekringu. Jā, un kad arī varbūt negāja tik labi, vai ne? Bet šajā spēlē šodien es atkal uzskatīju, kāpēc jāturpina darīt tas pats, ja kaut kas nesanāk, ja? Kas to Einsteins teica, ja, ka tas ir muļķīgi darīt vienu to pašu un cerēt, ka būs citādāks iznākums. Bet es vienkārši redzēju vairāku spēlētāju izpildījumā nepiedodamu, šim līmenim nepiedodamu brāķi, nepietiekam labu izpildījumu. Galvenokārt tas bija tehniskā izpildījuma jautājums, tāpēc es pamainīju dažus spēlētājus, tur kāds var izkalkulēt vai kā, bet tas nav tik būtiski. Arī maiņas samainīja kā tādas ar domu varbūt, kad sakoncentrēt tomēr bišķiņu varbūt vienā maiņā tos, kas manā, kā tu saki, pēc sajūtām šajā spēlē pirmajā periodā likās, kad varētu atnest rezultātu un kaut kā labāk saspēlēties, un tā kaut kā daļai arī laikam sanāca tas otrajā periodā. Atvērās beidzot tur Krišjāns un tai maiņai izdevās atvērt to rezultātu. Tad sajūtām tomēr ir liela nozīme. Mēs tagad varam vienoties. Sajūtām ir dažreiz. Nu, jo tu nevari visu 100% pamatot savu, tā kā, ja tu man uzdod, kāpēc, dažas lietas es varu paskaidrot, kāpēc, kas man nepatika, teiksim, kas bija iemesls mainīt, bet, nu, ne viss tu vari pateikt precīzi, tur viņš nospēlēja labi vai slikti, nepaskatoties atkārtojumu, piemēram, nu, tā kaut kā. Jā, tagad nedaudz varam pieskārties tam, kāpēc tev ir tāda cepura, jo ir arī ir tieši arī tāds jautājums, kāds ir stāsts par šo cepuru. Tad varbūt tu arī vari reiz ieskicēt to visu garo stāstu, nevis tikai par to cepuri, bet kur tad tu biji? Nu, jā. Ne tā varbūt pazudis, bet devies. Kaut ko varbūt, ka daudz cilvēku nemaz nezin, kur es biju. Un ko darīji, un kāpēc? Jā. Un tad īsti pastāstīšu. Es biju uz 3 nedēļām tālu projām Austrālijā. Un tas nebija tikai atpūtas brauciens, bet tas bija arī, nu, es tur arī trenēju, vadīju treniņus, un tas, līdz šim tas nonāca tādā veidā, ka gadu pirms, citi varbūt zina, citi nē, ka pirms gada pie mums uz Rīgu atbrauca austrāliešu ģimene, mamma un 2 bērni, lieli jau 18, 19 gadus veci florbolisti, kuri te dzīvoja 2 mēnešus, decembrī un janvārī, un tas bija pirms gada, un tā arī turpinājās mūsu draudzību un sadarbību, un viņi uzaicināja mani paviesoties pie viņiem, un tā ideja bija, ka es, nu tādu, 1 nedēļu no tām 3 bez treniņiem un vairāk exploring Australia un... Indijas okeāns un tā? Jā, Indijas, tieši tā. Un 2 nedēļas notika treniņi, kurus viņi, šī ģimene un vēl citi cilvēki tur tā kā pareklamēja, un tie bija tādi atvērti treniņi, kur varēja pieteikties no dažādām komandām. Nebija vienā komandā kaut kādā, kur es tikai būtu darbojies, bet tā bija tādi salasīti florbolisti, dažādi vecumi, sākot no 10 gadiem aptuveni līdz pat pieaugušo līmenim. Es 3 reizes nedēļā 3 grupām vadīju treniņus. Un paralēli tad man bija arī vēl laiks, kad pabraukāt apkārt, apskatīt Austrāliju dabu un izbaudīt to citādo pasauli. Un apmēram tāds tā cepure tad? Tad cepure un tāda arī tad cepurē tur staigā. Tas nav tikai filmās, kur bija krokodils Dendijs, ja. Jaunā paudze varbūt nezinu viņu, bet bija tāds slavens personāžs, šo iegūglēt. Starp citu, varbūt ne visi zina, ka
tas nav 100% pierādīts, bet tieši bija kādreiz tāds latvietis, Arvīts, izskrēja uzvārds no galvas Arvīts, kurš bija latvietis, pēc otrā pasaules kara pārcēlās uz Austrāliju, un viņa dzīve bija kā prototips šim krokodilu Dendi varonim tajās filmās. Jā. Par viņu ir grāmata uzrakstīta par to Arvīdu arī, jā. No Dundagas, jā, un viņš esot bijis, un Dundagā pat esot, es neesmu bijis Dundagā, bet tur esot viņam veltīts piemineklis krokodils. Tā kā tādi visādi stāsti, un latvieši ir visu kaut kur izkaisīti pa pasauli, un starp citu es arī tur satiku nejauši. Un arī mūsu volejbolists, tas laiks bija sakrit veiksmīgs latviešiem Austrālijā. Un tad tāds arī viņi cepurs valkā, austrālieši vēl pat platāks, jo tur ir karsts, ļoti karsts. Nosedz pēc iespējas lielāku, teiksim, tev ēniņu dod, tur tiešām bija karsts, un tādu es tur cepuru iegādājos, tāds tur staigāju. Ir viens skatītāja jautājums vēl, kur pazudis Rollis. Es viņu nedaudz papildināšu, kur tad pazudis Rollis, Millers, Leksis un Vanaks. Teiksim tā tad... Ejam pēc kārtas tā Valdim, manas probūtas laikā, neatceros pirms kuras spēles tagad, bet viņš diezgan sāpīgi tika savilkt mugura un tik ļoti, ka viņš bija grūtības viņam sēdēt vai pārvietoties, un tad viņš pamazām tagad ir ticis atpakaļ, jo tā nav tāda trauma no trieciena kaut kāda, bet kaut kādā kustībā neveiksmīgi pagriez savilcis muguru, tāpēc viņš tagad ir traumēto sarakstā. Kristers Leksis spēlē pret Valmieru. Arī tā situācija nebija baigi nekāda. Es skatījos atkārtojumu tur pretkustībā, kā pretinieks aizķēra viņa plecu un diezgan tika izsists plecs no vietas. Tagad gaidām tur atkārtotas pārbaudas, bet pagaidām viņš nevar ne trenēties, ne spēlēt. Rolands tagad ir komandējumā, darba komandējumā, tāpēc nebija šajā spēlē, ir ārzemēs. Un Matīsam Rozom, Milleram atvainojos, arī ir ar darbu saistīti tieši šodien sakrit, ka viņš nevarēja tikt no pamat darba. Nu, tādi mēs tie profesionāļi esam. Florbola sporta sastāvdaļa. Tiešais darbs bija kaut kāds liels pasākums un nevarēja būt uz spēli. Ļoti, ļoti aktīvi ir skatītāji, klausītāji, arī Rolis, ja kas ir viens no tiem. Viņi tur jau saka savā starpā, līdz ar to man jautājumi nedaudz iet projām, bet viens jautājums par to, ja būtu tagad jānosaka simboliska izlase pēc 3 mēnešiem, vai Valters Lapiņš viņā būtu pelnījis vietu? Un ja nē, tad kāpēc? Un ja jā, nu tad ir skaidrs, viņš ir nopelnījis. Viss Latvijas florbola. Jā, LV līgas pēc 3 mēnešiem nospēlētajiem, nu tagad uz doto brīdi, vai viņš būtu top 6-niekā, nu, kas ir 5 laukums platē un vārdsargs All-Stars saucamais simboliska izlase, vai viņa vieta tur būtu pēc šiem 2,5 aizvadītiem mēnešiem? Es domāju, ka viena vieta būtu Rolandam Kovaļevskim. Tas nozīmē, ka Valteram paliek vēl tā kā grūtāk konkurēt. Jā. Bet Kovaļevskis jau izlaidis praktiski pusi no šī laika ir. Es tik un tā saku, labi, ka Rols ir simboliskajā izlasē. Tad viena vieta no 2 Valčam. Es kā Valču savējos, es jau, negribu atbildēt uz šito jautājumu, kas viņu uzdeva tādu. Jā, parasti esmu godīgs un nevienmēr tos savējos ielieku, tur varbūt tādās simboliskajās. Es atbildēšu šādi. Par Valteru izrāda nopietni interesi izlases treneris. Mums bija nesen dažas dienas atpakaļ, viņš man zvanīja un ļoti gara saruna bija, un tāpēc viņš ir pamanīts un noteikti viņa akcijas ir stipri augušas. Tāpēc vai nu gluži tur simboliskajā tajā 5-niekā viņš ir, to es nezināšu pateikt, bet varētu būt, ka viņš varētu iekļūt arī pieaugušo izlasē gaidāmajā kvalifikācijas turnīrā. Paskatīsimies, kāds būs treneru lēmums. Ieminējis par to sarunu, tad varbūt vēl var atklāt, varbūt par vēl kādu no spēlētājiem, kurš līdz šim nav bijuši
tiešajā redzeslokā, nu, tur noteikti par Tiltiņu skaidrs, gan jau, kad arī Trofimenko kā vasarā bija varbūt pieminēts, ko varbūt pajautāja, vai Kovaļevski nav vēl nav iespējams kaut kā mēģināt pierunāt, varbūt vēl par kādu spēlētāju? Nu, redzi, nemaz tik skaidrs, kā tu saki, nav par daudziem spēlētājiem, kurš te tagad pieminēja dažus. Ne, par kuriem skaidrs, ka varētu par viņiem runāt, tas tā es biju domājis. Nu, par it kā dažiem, kuriem man likās arī vajadzētu būt skaidrs, es tādas sajūtu šaubas īstenībā treneru pusē, kurš... Trofimenko? Nē, cits kāds. Par Robertu mēs daudz nerunājam, jo viņš ilgāku laiku pavadīja, bija traumēts, un viņš izlases treneris man nemaz īpaši par viņu baigi nejautāja, tikai pajautāja, kādā viņš ir šobrīd statusā, un es teicu, ka Roberts ir tagad atgriezies pēc tās Ahila traumas, ja, un sācis 100% spēlēt un viss kārtībā, ja, ar to arī tā saruna par viņu īpaši. Labi, es ātri pārtraukšu, lai varētu vēl precizēt par apmēram, cik spēlētājiem no tavas komandas izlases treneri vaicāja. Varbūt pat precīzi ciparu atminies. Nu, plus mīnus. Tātad minētais Valters, Roberts Brants, kas iepriekš varbūt nebija arī izlasē bijis pat tuvu, neatceros maz tādu gadījumu. Tie divi, kas ir pamanīti, jo es sajūtu tādu diskomfortu vārdsarglīnijas sakarā Latvijas izlasē, nezinu, nav īstais vārds vai kas, bet nav viennozīmīgi. Dziļums varbūt pietrūkst. Nav viennozīmīgi, tiksim tāda, laikam šobrīd. Katrā ziņā mēs pārunājam Latvijas vārdsargus. Viņš interesējās manu viedokli, jautāja par Latvijas labākajiem vārdsargiem, ja? Tā skaitā Robertu Brantu. Tālāk, nu, no bijušajiem jau izlasēja Krišāns Tiltiņš tika pieminēts, un Roberts arī, kas tad mums tur vēl, Valdis, es tā īsti nesapratu, kaut kā tur, viņš bija viņu redzējis toreiz Šveicē. 19. Izteica tādas pieklājīgas standarta frāzes, bet īsti nebija skaidrs, vai viņš jau ko viņi mēģinās, turpinās aicināt vai nē. Es arī tā tieši neprasīju. Es nemāku laikam kaut kā baigi savējos bīdīt, tā kā ņem šito obligāti ir jāpamēģina, ja, tur vai kaut kā Serbijā basketbolā tā viņi gan māk. Jā. Nu, laikam tas ir mans vājais punkts, jo es zinu, ka U19 izlases sakarā, lai arī mums tur bija, piemēram, ļoti daudz puiši no mūsu klubu, piemēram, bet es zinu, ka tur tādos kandidātos tur bija iekļuvuši arī tādi čarlīši, kuri ne tu nebūtu jāstāv izlasēji, un tāpēc es diezgan cenšos arī pret savējiem spēlētājiem būt tāds, nu, godīgs, vai tu esi vai nē, šobrīd cienīgs būt izlasējis. Baigi neieteikšu laikam, nu tā, jo es nesu atbildību par to, ko es iesaku. Tas tāpat kā, ja es kādu iesaku, paņem šito darbā, ja, un viņš pēc tam tur savā ar sūdz vai ne, taisnos cerības uz viņu, tad arī es kaut kā daļēji, nu, jūtos. Saproti, ko es gribēju pateikt ar to. Tāpēc, ko es vēl varbūt piemirsu? Vēl kādu piemirsu? Emīls Jančevskis. Nē, par Emīlu netika runāts. Arī par Ediju netika runāts. Par Emīlu, kāpēc tieši par viņu, jo arī viens no skatītājiem jautā, cik daudz aizsargus jūs varētu nosaukt labākus par Emīlu Jančevski līgā. Nu, kas kaut kādā veidā veicina uz to, ka tur gan nedaudz citādāks jautājums, cik aizsargi ir labāk par Jančevski līgā, nu, praktiski tāds pēc. Labs jautājums. Es arī īstenībā līdzīgi esmu skatījies tā, ejot cauri, kas tad mums ir labi aizsargi vispār, vai ne, Latvijas florbolā. Nu, Arturs Šuševskis ir mans favorīts aizsardzībā, bet laikam Arča jau arī skrien kā stirnas tie gadi. Pasi neapmānīs. Jā, un kaut kādas jaunas asins un jaunas kājas vajadzīgas droši vien arī izlasētai skaitā. Tāpēc Latvijā nav baigi daudz, arī te pašā mūsu klubā, godīgi sakot,
tālākos gadus uz priekšu skatoties, es redzu ļoti daudz izcils uzbrucējs jaunus, kas varētu nākt iekšā un konkurēt, bet aizsargi nav tik daudz. Nemīls jau arī bijis uzbrucējs, bet tagad pārkvalificēts par aizsargu. Viņam izdodās labi. Es neatbildēšu, cik daudz tādu ir vai nav, vai Emīls ir labākais aizsargs vai nav. Vai viņš būtu pelnījis vietu kandidātos, tāds noteikti tas jautājums starp puķiem. Starp puķiem es varu pateikt, ka treneris māk labi runāt bieži vien, bet daudz ko tas, ko viņš pateicis, ir man vai prasījis vispār. Par Heiki runa tagad. Jā, nav ne tuvu varbūt tādas turpinājuma tām sarunām. Runas palikuši tikai runu līmenī, tāpēc man grūti citreiz ir uzminēt, vai tiešām viņš patiesi interesējas par kaut ko vai īsti nē. Tā apmēram es atbildēšu. Jā, tad par spēli arī kādu jautājumu, jo šis visvairāk tā kā ārpus spēles par komandu vai par aktualitātēm, kamēr bija projām, un vai arī izlases sakarā. Par spēli esam maz runājuši, līdz ar to es varēju maz pakritizēt, jo es biju tā, ka laikam ir mana problēma, kad es ekspektēju Ulbruku šodien 10+ vārtu guvums, bet pirmā maiņa, otrā un trešā maiņa guva tikai 1 vārds pa abiem kopā. Vai tas, es nezinu, varētu teikt, ka ir kaut kāds ambīciju vai meistarība trūkums. Tā vismaz man dažu brīdi skatoties liekas, ka jā, tur ir tā pirmā maiņa, mēs tur īsti tajās pozīcijās netiekam, lai viņi tad tur met, es kaut kur brīžam tādus momentus sevī. Tā ir gan tikai tāda mana subjektīvā lieta, bet man šķiet, ka dažu brīdi otrās, trešās maiņas spēlētāji nelīdz galam tic sev. Tur jau pirmās maiņas džeki, tur viņi sakārtos, tur tā viņu apmēram lieta, lai tad viņi dara, viņi ir tā pirmā maiņa, ko tad mēs, būs momenti, iemetīsim, bet ne mēs esam tie spēles lauzēji veidotāji. Ļoti žēl, ja viņi tā domā. Es neesmu šādi tieši paprasījis tiem spēlētājiem, bet es esmu gan teicis, ka viņiem, ka man nav tik svarīgi tie cipariņi maiņai 1., 2. vai 3. Nezinu, sezonas sākumā, piemēram, Millers spēlēja 3. maiņā, arī Niks Blumfelds, starp citu, pēc tam tur pamainījās bišķiņi tie cipariņi. Es tieši šodien sajūtu to, tad, kad pēc 2., 3. viņas tika samainītas, kad likās, kad ir uztaisīta tāda viena nedaudz kā supermaiņa, 1. un tad pārējās 2., 3. Tāda, kad līdz spēles sākumā, tad viņas salīdzinoši gribās teikt, tā kā, ne visi uzbrukuma līderi bija kopā, bet pēc tam šķita, kad visi tie, vadošie uzbrukumu grupas spēlētāji salikt kopā, kur pienāca Blumfelds klāt, pienāca Trofmenko, Krišāns aizgāja aizsardzībā, un kad tad tai 2., 3. man bija tā sajūta, ka nedaudz, ne jau visiem, bet varbūt vairāk nekā vajadzētu, ka tās rokas nedaudz kaut kur ne tā nolaidās, bet tā kā tie groži tika atdot, ka mums ir tā pirmā, lai tad viņi dara. Nē, acīs es redzēju visiem spēlētājiem, 2. un 3. maiņas spēlētājiem, to dzirksteli es redzēju, un redzēju tādu dusmas bišķiņu uz sevi, un varbūt kaut kur dažbrīd uz partneriem, jo daudz kas neizdevās šajā spēlē, tāpēc es domāju, ka nebija tā, ka viņi tikai notur rezultātu, un tad gaida, kad tā pirmā maiņa. Es nepiekritīšu tam. Tas, ka... Tad tu jūti visos spēlētājos gan rīz vienādas ambīcijas, tā. Jā. Nevienmēr viņas ir augstākajā līmenī, kādā gribētos redzēt, bet es domāju, pašprekšs, tā nav, kā tu, kā man šķiet. Kā tev šķiet un kādu hipotēzi tur izvirzīja, ka viņi sajūt kā otrā šķirs sevi. Nepiekritīšu. Jautājums ir varbūt vienkārši par maiņas partneriem un, kvalitāti katram pašam, kādu viņš spēja parādīt. Tas ir tikai izšķirošais. Labi, treneri. Gari aizrunājāmies. Varbūt vai tad, baigā ātri paskrējušies. Jā. Bija arī noilgojies, acīm redzot nedaudz. Pēc paļāpāšanas ar mani es arī biju noilgojies. Es domāju, ka būs tik gara saruna. Labi. Okay. Ne, ir gara, mums ir tiešām gara saruna. Jā, tiešām gara. Mums jāliek pirms Aivijas sarunas, lai cilvēki,
īso video cienītāji vismaz bišķiņi mani dzird, ja, lai Aivis atslēdzās uz Aivi. Jā, es saprotu, tiešraidē arī patiesībā diezgan daudz. Tiešraidē katru reizi tiek uzdots pa magoni jautājums, tāpēc es viņu neatkārtoju. Var tikai pateikt, ka viņš patiesībā ir kopā ar komandu šeit prasa, kāpēc nav. Viņš vienkārši nav formas darbā un viņam ir savainojums. Bet to tā kā prasa katru reizi, tad viņš jau iespējams viens no cienītākajiem klubu spēlētājiem, jo viņu vienmēr paprasa, kāpēc viņš nav. Bet tad jā, Henrijs Gustavs ārstē savainojumu. Tur. Jā, un tas savainojums ir diezgan nopietns, un viņš varētu arī nebūt tik drīz atpakaļ. Mēs ceram, ka viss būs kārtībā ar veselību, bet tur ir sarežģīta situācija ar muguru. Tāpēc Henrijs super, viņš ir gatavs iesaistīties, un es pats zinu, kā ir pēc diezgan smagas traumas, ja tev tā kā vilciens aizbrauc un tu paliec un īsti vairs neesi nevienam vajadzīgs, un tad tāda arī psiholoģiski grūtas sajūtas ir, tāpēc labāk vienmēr ir, lai arī tu nevari spēlēt, viņš ir tāds, kurš gribētu labprāt katrā spēlē rauties laukumā, un tas varbūt viņam ir sāpīgi būt malā un nespēlēt, ja, bet tomēr pārunājām, ka viņam vērtīgāk arī būt iekšā un kopīgi visiem, tiksim, pārvarēt šo posmu, kad viņš ir traumēts un lai nav tur viens kaut kur. Jā, uz tādas negatīvas gandrīz vai beigās sanāk nots. Tad es vēl pēdējo, lai mums tā negatīvā. Tu man vēl atstāja arī pēdējo runu. Jā. Jautājums, lūdzu. Jautājums no manas puses. Minēju jau par to Austrāliju nedaudz. Es pareizi sapratu, tu arī sagatavoji Austrālijas sieviešu izlasēju mājiņu, vai tas bija vairāk, vai to tu man kā humoru mēties? Nē, tas nebija nekāds humors. Tad pastāst arī par to. Tā tomēr viens ir, ka tu trenē vienkārši Austrālijā, nezinu, floorbola gribētājs, spēlētājs, bet otrs jau ir izlases līmenī, tad varbūt kaut ko par to, jā. Nu, skaties, tur baigi daudz varētu runāt, un es pat līdz galam nespēju pats saprast un izprast to viņu sistēmu, florbola sistēmu. Skaties, Austrālija ir milzīga vispār, ja? Lielāka kā visa Eiropa kopā. Un tad es biju Western Australijā, kreisajā pusītē, visi jau zina to Sidneju un Melburnu vairāk, tās ir tur labā maliņā, bet es biju pavisam otrā krastā, pilsētās Pērta saucās, bet tieši šajā reģionā, šajā pilsētā arī koncentrējas viss, var teikt, Austrālijas florbols, 90% vai pat vairāk. Un pilsēta ir 2 miljoni apmēram liela, iedzīvotāji. Un smieklīgi izklausīsies, bet florbols viņiem tur skaitās bagāto sporta veids. Kāpēc? Jo tās pilsētas rajonā, vienā rajoniņā, pieņemsim tā kā mūsu meža parkā, kur ir okeānam tuvu privāti mājas, kurās var atļauties dzīvot, teiksim, diezgan turīgi cilvēki. Un tieši tajā mazajā tādā, tas saucās Golden Triangle, tur viņiem tāds rajons, kur tur arī tiek tas florbols spēlēts, un praktiski visas komandas un spēlētāji ir tieši tur, ja, tādi. Tāpēc viņi varbūt var atļauties arī braukt par savu naudu uz visiem turnīriem. Viņi apmaksā paši, 10 000 viņiem izmaksā aizbraukt uz kaut kādu čempionātu. Visi maksā no savas kabatas un tādā veidā, ja, uz tādu savu entuziasmu tur turās. Un bišķiņ pagāja nost, varbūt, lai ieskicētu vispār to Austrālijas florbola ikdienu. Un tur, kā lai pāriet uz to izlasi. Meitenēm tagad tulītās sāksies pasaules čempionāts, un viņas, tā mana braukšana tur bija tā, ka es nebraucu pie kāda viena kluba konkrēti, bet tika izsludināts, kad atklātie treniņi, un tad varēja pieteikties jebkurš, un tajā pieaugušo kategorijā arī ļoti atsaucīgs bija tieši šīs te izlases spēlētājs, un viņas tur bija kāds 7-8 tajā laikā. Viņas pēdējos 2 treniņus vairs nepiedalījās, jo praktiski jau viņas teica, mums vajag tagad bišķiņ, esam ļoti daudz trenējušās un vajag bišķiņ atlaist grožus un nepārspīlēt, jo viņas arī gatavojās. Tagad viņas, piemēram, dzīvo tur jau vairākas dienas Somijā, ar kaut kādas pārbaudas spēles spēlē.
to viņa Instagram kontā var pasakot līdz diezgan aktīvi, viņi tur visu publicē. Un bija no šīs izlases tieši, kuras piedalās tur 5 vai 6, tagad neatceros tās, kas ar man pienāca beigās klāt un palūdzu nofotografēties, bija 5, laikam, spēlētājs, kurš tagad piedalīsies pasaules čempionātā. Nu, es viņiem arī mēģināju, grūti bija saprast, nezinot, kāds tas līmenis viņiem tur būs, teiksim, sagatavoties, ko tad viņiem dot tur tajos treniņos, ja. Un viņas bija ļoti pateicīgas un sauc par to, par pasaules top level treniņiem, ka esmu iedevis tur tādas zināšanas, skatījumu uz lietām, kuras viņi iepriekš nebija aizdomājušies, un varbūt, ka kaut kas viņiem tagad čempionātā tiks izmantots no tā, ko mēs tur treniņos tajos dažos darījām. Tādas spēles tipa treniņas, vingrinājumus paņēmām uzdevums, parādot tādu kaut kādu savu skatījumu uz floorballu. Nu, tā apmēram. Tad tu tagad raujies divās frontēs, praktiski audzini džekus Latvijas izlasē un meičus Austrālijas izlasē, ja mēs tā ja mēs humoru nedaudz iepinam. Cik tad es tur viņus audzināju. Bet jā, tās meitenes, lai džeki neapvienojās austrāliešu, pieklibo viņiem tur tā attieksme, meitenes gan tiešām izcēlās ar tādu ļoti lielu, ar labu attieksmi un nezinu, salīdzinot ar puišiem. Kaut kā tā tajā brīdī likās un izskatījās. Tāpēc viņiem tur tas vīriešu florbols varbūt bišķiņ buksē. Meitenes jau arī nav baigi augstu, bet viņas fiziski labas, tāds cīnītājs un centīgs bija ļoti tajos treniņos. Un pirms tam minēja, ka kaut ko nobeigumā gribēs teikt tagad? Jā, nu es gribēju pateikties varbūt angliski, man bišķiņa angļu valodā. Es zinu, kad varbūt, ka skatīsies šo interviju austrāliešu draugi, es gribu pateikties viņiem par uzaicināšanu. Thank you, Miss Gemma and your family for great time in Australia. It was fantastic, so thank you very much. Visiem pārējiem viss ir skaidrs. Tā kā Austrālijas brauciens bija, nu es vārdos nevaru izstāstīt, tā ir cita pasaule pavisam, tā kā, ja kādam ir iespēja aizbraukt tur uz to pasaules malu, tad noteikti izmantojiet, jā. Daudz pavisam citādāk. Pavisam citādāk viss tur. Ļoti patīkam. Labi, treneri, paldies. Mums jau vēlas vakars, bet mums sezona tikai pusceļā, gan arī tā kā mēs vēl paspēsim daudz parunāties. Jā, esam šķērsojuši ekvatoru, kā saka. Tuvākās spēles būs interesants. Nu, tieši tā. Labi, paldies. Lai jauks vakars visiem. Čau, čau. Visiem, čau. Balsu galvenais treneris Aivis Barkovskis. Nu tad uzreiz sāksim, Aivi, tavs komentārs par šodienas spēli. Mans komentārs par šodienas spēli, tātad čau visiem. Nu, es jau arī čaļiem teicu un nebaidījos to teikt, kad laikam šodien, ja mēs ņemam pēc sastāviem un vispārējā, tad šodien tika aizdīta viena no labākajām spēlēm Bauskai. Līdz šim tas cīņas pars un tie bloķētie metieni nebija līdz šim tik pozitīvi, un tāpēc es esmu ļoti, ļoti priecīgs par tiem čaļiem, kas nebaidījās atbrauc uz spēli un parādīja raksturu. Jā, tu jau ieminēji nedaudz par to, kad īsais sastāvs varbūt, nezinu, var kaut ko nokomentēt pa iztrūkumiem, gana daudz slimība, traumas, nezinu, kaut kas cits, varbūt tieši vairāk pa līderiem, nezinu, par to pašu Zeltiņu, varbūt, kas viņam tieši kāpēc viņš nevarēja piedalīties šodien spēlē. Es zinu, ka viņam bija muguras savainojums, bet pēc tam jau viņš atkal bija atpakaļ. Jā, viņam bija muguras savainojums, tad it kā kaut cik viss bija kārtībā, bet tik un tā zem antibiotikām spēlēja, bet cik sapratu, Zeltiņš iedeva informāciju, ka viņš ir apslims, laikam kaut kādu temperatūru noķērs, tāpēc arī viņam nesanāca pievienoties. Kas attiecās uz pārējiem, tā ir varbūt tāda bēdīgākā lieta, kad šie jaunieši, nezinu, manuprāt, kad ierauga pretī grandus, kuros var tieši parādīt savu raksturu, kā šajā spēlē, un parādīt sev tiešām no labākās puses un cīnīties par tiem punktiem kopā ar visu komandu. Liekas, kad grib laikam palikt labāk mājās un
un nebraukt uz šādām te spēlēm. Tas ir tāds mans objektīvais viedoklis, ko es esmu laikam pamanījis jau vairākas spēles, kad ir kaut kādas tās top 3, top 4 vadošās komandas, kuras mums nāk pretī, bet diemžēl kaut kādi spēlētāji, kuri tiešām ļoti vajadzīgi sastāvā un viņi mums pietrūkst, bet izrādās kaut kādi attaisnojumi un tāpēc arī šis īsais soliņš šodien bija tāds, kāds bija. Jā, tad vēl vairāk noteikti cepuri noskata, gan jau arī komandā pārējie to kaut kur jūt, bet ka viņi nenobīstās, bet tieši atbrauc un cīnās vēl ar dubultsvaru. Bet viens no skatītājiem arī novērojas un pie reizes arī tā kā uzdod jautājumu, ka Bauskai parasti ir bijis labs skaitliskais vairākums šajā sezonā, bet šodien 0-3, kas varbūt pietrūka. Jo es ātri vēl tad arī savus 2 centus par šo, ka katrs nākamais vairākums likās nedaudz sliktāks nekā iepriekšējais. Pirmais likās vislabākais, otrais nebija slikts, bet otrā puse bija sliktāk, trešais bija pilnīgi bezobeņs. Kā varbūt, jā, to var skaidrot? Tā ir tā lieta, kas mums, es nezinu, kāpēc tiem jaunajiem nesanāk un bēdīgākais ir tas, ka es esmu gan mācījis, gan rādījis un teicu, ka ir jāizmanto tās diagonāles, kas ir brīvas, ir jāizmanto tie one-timeri, kas man pašam personīgi, kad uzkāpjot laukumā, es nezinu, es jūtos komfortabli vairākumā. Jābūt pārliecinātībai. Tad šeit, ja jauniešiem laikam bišķīt viņas kaut kur pazūd un pieklabo, bet, protams, vairākumu pret šādu te komandu mēs visi labi zinām, kā Ulbrok spēlē mazākumā. Viņi ļoti agresīvi ir un labi, ka šodien vēl Rolands Kovļevskis nebija, kuram patīk šie te mazākumi, un viņš ļoti labi lasa spēli un iet arī tajos ātrajos 1-1. Tas ir viņa trumps, manuprāt. Un, protams, ir bēdīgi, ka neesam realizējuši nevienu. Bija tur momenti, kur nesanāk realizēt, bet ir kur pie kā piestrādāt. Tas arī tas, ko mēs mēģināsim uzlabot, jo tas ir vajadzīgs, lai kaut ko panāktu. Jā, pieminēju pats par to, tad, ka esmu laukumā, man patīk saņemt šos piespēles, kur var vienā pieskarienā. Šodien esi bijis laukumā apmēram kādās 5 spēlēs, plus mīnus, tur nav noteikti tik precīzi svarīgi. Es arī iepriekšējā reizē bija galvenais treneris Kārkliņš no Valmieras, un arī viņam es varu uzdot to pašu jautājumu. Kā tad tu izvēlies tās spēles, kurās tu esi treneris, tīri un kurās tu esi šis saucamais spēlējušais treneris? No Arvim gan ir vairāk spēles kā tev, bet arī tu esi kaut kur kāpis laukumā, varbūt ne visas spēles, pieņemsim Cēsīs, tur gāja uz vairākumu, tad pirmo trešdaļu nespēlēja. Kā varbūt kādi ir tam izvēles aspekti un vai mēs tev vēl redzēsim laukumā šo zonu? Tātad, sākumā, kad pielika sev sastāvam tīri ar to domu, kad es viņiem varētu palīdzēt tajā vairākumā, jo man pašam es nezinu, es jūtos ļoti komfortabli un man patīk lasīt to laukumu un dot tās diagonāles. Un nedaudz kauliņš manā lauciņā, kur pirmie 4 vairākumi, visi vairākumi bija realizēti Bauskai. Bet joks pa jokam. Šodien ļoti noderētu. Kādēļ es neesmu un iespējams arī vairāk nebūšu, tas vairāk bija tāds komandas kopējais lēmums. Mums komandā iekšēnē bija tāda neliela diskusija un aptauja, un prasīju jauniešiem, prasīju komandai, ko viņi gribētu mainīt un kas viņu prāt būtu labāk uzlabojams. Un šādi jautājumi un vairākiem spēlētājiem likās, ka liederīgāks es esmu, kad esmu malā, kā var katram individuāli kaut kādas kļūdas pateikt un aizrādīt un teikt kaut kādus savus piemērus. Jaunie tā izvēlējās, viņiem šķita, ka es varbūt tajā laukumā vairāk nepavelku. Nav man tas Duracell baterijas vairāk tik spēcīgs, tāpēc viņi tā izlēma. Un bija vēl pāris aspekti, ko mēs esam mainījuši. Es ņēmu vērā tos visus viņa ieteikumus, respektēju katru to viedokli. Un, ja viņi tā grib, tad viņi cīnīsies paši. Un es ticu to, ka varam. Sezona vēl ir tikai 2. aplis sācies un paši redzam, kāda ir tā tabula. Un vienu uzvaru tu esi augšā. Tā kā
vēl tikai visam Jā, priekšā. vēl nedaudz par šo spēli. Otrās trešdaļas beigas, laikam, ja nemaldos 37. minūte, pēc otrajiem ielaistiem vārtiem ņēmi 30 sekundžu pārtraukumu. Varbūt vari nedaudz arī šo kaut kur pakomentēt. Vēl bijāt tajā brīdī vadībā, vai tas bija tāpēc, lai šo trešdaļu arī pabeigtu kā vadībā, vai lai vienkārši atveicinātu galvas, varbūt kāda bija tā ideja un beigās, vai tas bija pareizs lēmums, jo pašās beigās arī viņš pietrūka. Viņš pietrūka beigās, protams, bet es negribu samalot, kad es jau pie 3-0 gribēju ņemt minūtes pārtraukumu. Tikai tādēļ, kad šāda situācija, es negribu samalot, kur mums bija. Mēs bijām arī 3-0 vadībā, un viņiem liekas, nu tik būs. Mēs skriesim, mēs metīsim, un viss būs forši, bet tie jaunieši neaizdomājas, kad viņi tērē tos spēkus, un es jau biju vairākas reizes ģērbtuvē teicu, ka spēlējam pacietīgi, spēlējam ilgi ar bumbu gan lejā, gan arī spēlējam ilgi šeit augšā uzbrukumā, bet viņi to nedarīja. Viņi tikai gribēja, gāja, meta. Daudz pretuzbrukumu, protams, nerealizēt, bet viņi tur visur patērē spēkus, tur, kur tajā pašā laikā mums ir +3, mums ir jāsāk domāt ļoti daudz par aizsardzību un nepieļaut kaut kādas stulbas kļūdas, kas mums sanāca, un tur jau bija pāris sarkanie karogi, kas man lika jau teikt, kad ir jāņem tā minūte, tas minūtes pārtraukums. Protams, varbūt nedaudz pa vēlu, bet tas bija gaidāms jau uz soliņa, jau tur jau bija tādas pozitīvās lietiņas, jau it kā baigi forši, bet es arī čaļiem teicu, ka draugi nekas vēl nav galā, vēl ir nenormāli daudz smagas minūtes, un mēs spēlējam tomēr pret grandiem. Jā, vēl nedaudz par spēli, vai kaut kur taktiskā ziņā Ulbruka varbūt šodien pārsteidz, jo man šķiet, personīgi man likās, ka viņi aizsardzībā ir salīdzinoši pirmajā tieši spēles pusē mazaktīvāki, mazāk presingo nekā varbūt tas ir viņiem ikdienā. Vai bija kāds varbūt pārsteigums vai mans novērojums varbūt pareizs vai īstā nebija? Nē, es varbūt piekritīšu, ka viņi ļāva varbūt kaut kur ilgāk paspēlēt. Godīgi teikšu, gaidīju lielāku presingu, bet... It īpaši tāpēc, ka viņi redzēja, ka jūs tikai 11 lauku spēlētāji. Jā, bet kopumā, es nezinu, man nenormāli patīk tāds florbols, ko rāda Ulbruka. Tie visi meistari, kā viņi saspēlējās. Es domāju, tie, kas ir tajā komandā, tie tikai kaifo no šī sporta veida. Un šādi vajadzētu spēlēt katrai komandai, kur nekautrējās dod viens otram, uzticās viens otram un bauda florbolu. Tāpēc globāli teikšu, ka neko nepārsteidz. Viņi tiešām ļoti visi meistarīgi spēlētāji. Protams, es gaidīju vairāk no viņiem presingu, ņemot vērā to, ka mums soliņš mazs, mums soliņš ir jauns, un tur tomēr ir diezgan meistarīgi spēlētāji. Domāju, ka ieslēgs ceļa rulle un tūlīt sāks mūs ripot pāri, bet tomēr jaunieši arī parādīja aizsardzībā, kad mākam bloķēt metienus un esam arī kaut kādā cīņas parā vēl iekšā. Starpsezonā salīdzinoši daudz papildinājumu, tā skaitā arī tu pats, tad arī daudzi tavi bijušie komandas biedri pērnējā sezonā, tad arī kādam atgriešanās mājās, pieņemsim, ja par Alfu runājam. Vēl šis pārējais loks, teiksim, tā ir vaļā, vai ir varbūt plānā vēl kāds papildinājums? Es dzirdēju, ka pieņemsim Dinārs vai teica pēdējā laikā bieži baus, kā redzēts ir. Jā, varbūt kāds cits papildinājums vai kas tāds, varbūt nezinu, cik vari atklāties vai... Ja negribi savu konkrētus vārdus, var pateikt, varbūt kaut kas ir plānā, varbūt vai jau var kādu konkrētu, kurš nespēlē kādā komandā, to gan jau var konkrēti minēt, ka varbūt ir treniņos iedzīts. Zinu, kā ir, sākumā bija ļoti liela plāni un gribējās dabūt no mūsu otrās līgas čempionu komandas visus baušnieks atpakaļ. Man vajadzēja tikai pierunāt vienu cilvēku, man būtu trīs lieliski spēlētāji. Kuri tev nesnāca? Tev tikai Lotārs man vajadzēja pierunāt pa lielam Valdijānu Vāveru, man būtu Gins atpakaļ un man būtu iespējams Oskars Vāvers un tad arī turpat tās varētu Lotāru pierunāt. Tā kā man pa lielam vajadzēja mēģināt pierunāt tikai vienu spēlētāju Valdi, un tad man būtu perfekta, meistarīga vēl viena maiņa, kas šeit tiešām noderētu. Bet es arī saprotu to Valdi viedokli. Ir ģimene, divas superīgas, skaistas meitas un sieva, un tad jau viņš sāk domāt vairāk par ģimeni, un tas laiks tiešām ir diezgan daudz jāiztērē, lai tajā virslīgā spēlētu. Bet kas ir turpmāk, Grūti. Gribās jau kādu, man pa lielam vajadzētu tos spēlētājs, kas varētu iedot to konkurenci vēl lielāku. Bet
Es esmu atvērts piedāvājumiem, Kaspar. Tā kā tu gribi mani paģentu nolikt? Jā, mēs to varam sarunāt kā aģentu, bet Dinārs jau ir, cik es sapratu, atradis savu komandu, ceļš uz arēnu, cik es saprotu, viņam plānā, tā kā viņš jau gan jau ir aizsists, bet jā, nu meklēsim, varbūt paspēsim kādu vēl piesaistīt. Jā, par treneriem jums, ja mēs atveram Bauskas pieteikumu, nu tur treneri jums ir, es nezinu, cik es nezinu, vai var saskaitīt, un arī uz soliņu parasti. Nu, tas vismēr ir patīkami. Es atceros, agrāk Bauskai viens, tagad arī jums mediķis, viss agrāk bija viens treneris, un ar to viss beidzās. Tagad ir vairāki treneri, vairāk mediķi, bet par tiem treneriem runājot, tik daudz pienākumu jums tur tā kā līdz, nu, es esmu jau novērojis, un arī to redzu, ka tu esi tā kā izteikti galvenais, un viss tur kārtībā, bet tie pārējiem tur viņiem ir kaut kā pienākumu salīt. Pieņems šodien arī bija gan Pantaļejevs, gan Normunds Grunskis, nu, kas tādi Latvijas florbolā, nu tādi skaļi vārdi un zinām, kā varbūt tās, jā, kā ar viņiem sastrādāties, tos pienākumus sadalīt un to ceļu iet kopā. Nē, man ir, nu, protams, tas mums pārstāvju saraksts ir diezgan liels. Labi, ka pamanīju, to nevar nepamanīt. To nevar nepamanīt. Jā, tieši tā, bet katram ir kaut kāds savs uzdevums. Ar Pantiņu man ļoti viegli sastrādāties. Tā kā, es nezinu, man ir parocīgi. Viņš tiešām ļoti pieredzējuši, zinošs. Viņš smuki maliņā visu nolas. Mēs starplaikos arī pārunājam to, ko viņš redz, ko es redzu. Man ļoti viegli, kas saistībā ar pārējiem, protams, katram ir kaut kāda sava loma, kaut kāda sava darbiņa, jo tā komanda, kas ir uztaisīta ārpus tā, nu, tas liels darbs ieguldīts un gribētos, lai tie čaļi sāk beidzot respektēt, kad viņiem tiešām pēc iespējas vairāk un maksimālāk tiek dotas visas iespējas tā, kā tai komandai jābūt. Pa visu parūpējās, tev tikai ir jāpaņem botas forma un jāatnāk, tev pārējais viss ir sagatavots. Tā kā par Normundu, nu jā, viņš šodien mūs pagodināja ar ierašanos, viņš jau mājas spēlēs vienmēr ir, bet vajadzēja pāris savādākus vārdus arī no komandas, kā saka, direktora, lai jaunieši aizdomājās, jo ir jāņem kaut kur tie punkti, un tas ir nenormāli svarīgi, un bija pāris vārdi arī par iepriekšējām spēlēm, kuros mēs laižam pa 14 goliem, nu, tur ir jāizdomājas, tā nevaram turpināt. Jā, vēl ātri pie skatītāju jautājumiem, kāds jautā, kāpēc šodien nespēlēja, bet tur jau to jautājumu atbildēja. Jā. Un vēl viens jautājums, vai Ralfs Akmentiņš ir top 10 aizsargs līgā? Nu, tu kā viņa treneris, gan jau, kad vari atbildēt. Godīgi teikšu. Nu, pie mums tikai godīgs. Pie jums tikai godīgi. Es tagad tādā dilēmā, tagad saslavēt ar viņu nevar, bet man patīk tā viņa spēle, man patīk tas viņa cīņas pars un kā viņš lasa laukumu. Vienīgais, pie kā ir jāpiestrādā, tas ir ar galvu. Jā, viņam tās emocijas kaut kur brīžiem galīgi iet ne tajā virzienā, kuram vajadzētu būt. Viņam vajadzētu būt līderim, bet viņam kaut kur negatīvajā pusē iet. Bet kopumā, ja tu man prasa, es teiktu, ka viennozīmīgi viņš varētu būt tajā top 10 listē. Tas ir tā viņa pieredzīte un tas viņa meistarība laukumā. Nu, redzam, ka viņš ir diezgan liels papildinājums komandai. Jā, nu labi, Aivi, paldies. Tur jau čatā sāk diskutēt viņi, vai ir vai nav. Tur viņš labākais paši. Tur viņa bijušie komandas, bet no Valmieras arī viņa slavē. Tā kā paldies tev, Aivi. Tiešām laba spēle. Es teikšu godīgi, es biju domājis, redzot jūsu sastāvu, ka būs daudz vairāk uz vieniem vārtiem un vēl trešdaļu sākat vadībā un vēl 5 minūtes pirms beigām bijāt spēlē pie -1, tur vieni vārti un atkal atpakaļ. Lai veicās tālāk sezonā, jums tiešām šo zonu izskatīties simpātiski, esat izdarījuši secinājumus un Bauska izstās citādāk. Saprotu, ka tas viens gads ārpus virslīgas laikam ir tiešām nācis par labu un tiešām novēlu jums saglabāt šo vietu virslīgā un tad jau tiekamies citās spēlēs. Paldies tev. Čau. Davai, čau.